Stāsts jau nemaina būtību, mēs jau varam tikpat labi runāt par pasaules karu, par jebkādām aktuālām lietām. Manuprāt, lielākā vērtība šajā visā ir tie cilvēki, kas ir šeit, šajā situācijā, teiksim tā, un kā tad viņi ar to cīnās, kārpās un kas ar viņiem notiek. Un zini kā, vai tas ar mani norezonē? Man ir daudz interesantāk un daudz vairāk es mēģināju saprast par to, par ko domā režisors, kā Ģirds ar to strādā Krūmiņš, ko viņi roku un meklē un tajā visā atrast to savu vietu. Tieši to īsto krāsu atnest, kura palīdz tam lielajam kopumam, jo te ir apakšā ir kaut kāda tāda ļoti smalka, gan milzīga ironija, gan liels tāds trakums un katram savas patiesības pierādījums, ka tikai tā un nekā citādāk. Un nav jau tā, ka vienam cilvēkam ir taisnība, jo taču, viedoklis drīkst būt visiem un runāt galu galā mēs drīkstam par ļoti daudzām lietām. Un forši, ka tas notiek teātrī, no skatuves, redz šā dilemma starp to, cik daudz uzspiest un cik daudz ļaut viņam paturēt šos savus uzskatus Roaldam Dālam, ko Ģirds spēlē. Tā vienmēr būs liela, atklāta, un te arī ir stāsts par to, cik tālu katra personāža iekšējā pasaule tiek galā ar to, cik tad tu drīksti atļaut, ko tu drīksti pieļaut, un nevar noliekt, ka tur apakšā, protams, ir milzu nauda, tur apakšā ir liela vara, ietekme, kas viss šeit notiek, tikai tas viss tiek smalki, tiek mēģināts slēpt un visādā veidā iziet tai situācijai, kā latviešu teicienā būtu, kad vilks ir paēdis un kazas viss ir dzīves. Man liekas, ka konkrēti sanāk, tas dīls ir tik liels, ka ir jāmēģina rast šis milzīgs, skaistais un interesantais vidusceļš, tā līkumošana, tieši tas meklējums, kurš tad ir pareizais gājiens. Es domāju, ka šajā gadījumā šī Mešlera kunga loma ir ļoti liela un ietekmīga no tā viedokļa, ka viņš runā no tādas spēka un varas pozīcijas, tāpat laikā apzinoties visu šo seku trakumu, kas var notikt, ja tas tā nebūs. Un šis ir tāds ļoti liels, ļoti nozīmīgs pagrieziens varbūt tajā grāmatu un cilvēcības un tāpat laikā gudrības meklējumu tajā ciklā un kaut kādā tādā kopumā, jo Roaldam Dālam, pēc viņa nāves tās grāmatas ir tagad, kāda daļa ir izņemta ārā, un tur, kur ir liela daļa par antisemītismu, tas ir pārrakstīts. Tā kā pasaulē tas ir milzīgs notikums, un es domāju, ka mēs nemazāk interesanti darbosimies arī te, un arī šis Dēles teātrī būs notikums.